Jā, nu, to, ko es šobrīd sajūtu pēc šiem apmeklējumiem un pēc šīm sarunām, ka viņi vēl ir tādā pārdomu brīdī, it kā pozitīvi vērsti uz šo pašu koku, bet viņi mēģināja preventīvi atrisināt problēmas, ar ko viņi ir iepriekš saskārušies. Respektīvi, pirms lec upē iemācies peldēt, nu, kaut kā tā. Nu, tad... Jā, jo vairāk pozitīvu piemēru objektu, kas mums būs uzbūvēti kokā apkārt, jo visi paliks atvērtāki un neieciklēsies uz pāris kaut kādiem nosacīti absurdiem pieņēmumiem vai mītiem. Pirmkārtām ir tas, ka no pašas pirmās dienas šī ēka, kad viņi nodeva eksploatācijā, viņa smaržoja pēc koka. Ne pēc krāsām, ne pēc kā cita. Un koka ēkās ir ļoti patīkami uzturēties. Un to arī mēs redzam, kad mūsu uzdevums bija dubultot apmeklētāju skaitu, bet mēs ar savu biblioteku viņu trīskāršojām. Tas parāda to, ka cilvēkiem patīk. Viņi vēlās tādās ēkās uzturēties, un viņi vēlās viņos pavadīt laiku, savu gan brīvo laiku, gan arī skolnieki mēģina arī pamācīties, vai arī kaut ko iegūt un palasīt. Kas būtu jādara, lai tādas ēkas būtu vairāk? Man liekas, ir jābūt drosmei, tādas būvēt un projektēt. Un, protams, jābūt arī valsts atbalstam, lai valsts nedaudz arī palīdzētu šiem uzņēmējiem, lai tas būtu konkurētspējīgi. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka tas ir mūsu izēvielas, tas ir mūsu materiāls, kuru mēs arī, protams, izmantosim, lai priecētu mūsu novadiedzīvotājus. Ja viņi ir akceptējuši, viņiem tas patīk, viņi tur labi jūtās. Es ceru, ka jutīsies arī bērni tikpat labi tur. Šodien bija mums trešais noslēdzošais semināru cikls kopā ar Pašvaldību savienību, kur mēs tikāmies ar pašvaldību dažādiem inženieriem, būvvalžu pārstāvjiem, arhitektiem, lai runātu par koka būvniecību, par koka būvēm un tā procesa veicināšanu Latvijā. Mēs bijām Ogres novadā, apmeklējām jaunu, pilnīgi tikko atklātu bērnu dārzu, kas ir uzbūvēts no koka konstrukcijām un ir nodots eksploatācijā un varēs uzņemt jaunos audzēkņus. Tāpat arī mēs redzējām būves, kas ir jau iegājušas kā leģendas Latvijas arhitektūrā, kā Ogres bibliotēka, kas ir viens no skaistākajiem jaunajiem koka namiem, kāds vispār Latvijā ir tapis un cerams, ka taps vēl. Paldies Latvijas pašvaldības savienībai par to, ka mūs atbalstīja, ka mums bija iespēja tikties ar pašvaldību pārstāvjiem par visiem 3 pasākumiem, kas šogad notika. Tas bija Liepājā pasākums Cēsu novadā un tagad pasākums Ogres novadā. Mēs noteikti turpināsim mūsu sadarbību, mēs turpināsim mūsu sarunu un sagaidām, ka nākotnē koka būves Latvijā būs vairāk, tās būs skaistākas, jaudīgākas un cilvēki viņas pamanīs.